Labvakar! Labvakar, draugi! Īpaši sveiciens visiem jaunajiem grupas biedriem, kas ir pievienojušies šīs nedēļas laikā. Aicinu turpināt, ieaicināt šī grupā tos cilvēkus, kuriem tavuprāt varētu būt vērtīgi. Aicinu nākt ar mani meditēt tiešraidē vai ierakstos. Man jums, mīļie, ir tāds jautājums šovakar. Es paskatījos, cik reižu skatījums ir katrai no meditācijām. Tas ir ap 100, virs 100 katrai no tām, bet jūsu komentāru ir ļoti maz. Man būtu liels lūgums un aicinājums, ja tu meditēji, vienalga sanāca, nesanāca, izdevās, ieiet sajūtā, neizdevās, tikai noklausījies. Vienalga, lai vai kā tev ir gājis, lūdzu iekomentē, uzraksti, jo tas var būt iedvesmojoši ikvienam, arī tiem citiem cilvēkiem, kuri sāk, vai kuriem konkrētajā meditācijā ir bijušas vai nu kaut kādas īpašas sajūtas, vai kaut kas cits. Man ir ļoti svarīgi saņemt šo tavu atgriezenisko saiti, sajust, kāda ir rezonance konkrētajai tēmai, konkrētajā meditācijā, lai es justu, ko mēs darīsim nākamajās nedēļās, jo pirms katras otrdienas meditācijas ap mani lidinās, ja tā var teikt, vairākas tēmas, par kurām mēs varētu iet meditācijā, bet parasti es tad izvēlos pēc savas sajūtas. Ja jūs man dotu kādas norādes, balstītas jūsu sajūtās, es būtu ļoti priecīgi jūs atvieglotu manu uzdevumu. Un arī katra meditācija savā ziņā ir nodoms. Nodoms, kuru mēs sūtam visumā. Piemēram, ja mēs ejam sirds atvēršanas meditācijā, tad mēs visumam sakam, es esmu sev apzinājies vai apzinājusies, ka es varētu būt ar vairāk atvērtu sirdi, es varētu vēl vairāk dot, es varētu vēl vairāk būt plūsmā. Un tas ir nodoms. Un meditācijas laikā, kad tu ieej jebkurā sajūtā, par ko ir atbilstošā meditācija, tad tev pēc tam būs viegli tai sajūtā atgriezties un visums, tavi spēki, kas tevi vada, augstākie spēki, priecājās, jo tas ir tāds apzinātības mirklis, ka tu esi pats sev pateicis, jā, es vēlos ar šo tēmu strādāt. Tā kā es atkal neredzu jūsu komentārus, ja tādi ir, es droši vien atkal aiziešu līdz datoram vienā brīdī paskatīties. Labvakar, sveicieni visiem, kas pievienojās. Un, kā jau jūs esat pamanījuši, briest nākamā transformācija programma, pagrieziena punkts, piedošana un pieņemšana. Un pēdējo nedēļu 2 kopā ar Ģirtu un Kadriju mēs esam ļoti šinīs domās, pārdomās, sajūtās, kā labāk šo tēmu atvērt tieši šobrīd, tieši tagad, tieši mēs paši sev un tiem cilvēkiem, kuri atnāks kopā ar mums uz programmu. Un varbūt tāpēc šovakar arī tēma, kura ļoti izprasījās kā meditācijas tēma, ir par pieņemšanu, par to, ka es pieņemu visu to, kas notiek ārpus manis. Es pieņemu to, kas notiek manī, ka es nevaru izmainīt pasauli. Man nav jāskrien ar pieri sienā. Es esmu sev, ar sevi. Un vienīgais, ko es varu darīt, ir būt
savā gaismā, būt savā spēkā, būt savā sajūtā, kuru neietekmē nekas, kas notiek apkārt. Un šī arī tad būs tas vadmotīvs, redzēsim, kur mūs aizvedīs augstākie spēki, jo es esmu ļoti pateicīga viņiem par to, ka viņi tiešām piedalās un vada šīs meditācijas, jo faktiski es izēju no ekrāna, aizveru acis un visu šo meditāciju ceļojumi ir augstāko spēku vadīti, atbilstoši tam, kas atbilst jums, jūsu šī brīža situācijai, vajadzībai. Notiek darbs ar mani, darbs ar jums, katram tajā līmenī, kāds tas ir nepieciešams, kāds ir atbilstošs katra no mums noietajam ceļam. Un es ļoti augstu vērtēju katra no mums ceļu, jo visgrūtāk ir spērt pirmo soli, visgrūtāk ir spērt to soli, kad tev šķiet, ka tu esi vai nu apstājies un iestidzis, vai pakritis, vai bezspēkā atkritis gultā, viss vairāk nevaru, man vairāk nav spēka, un tāds saņemties spērt to pirmo soli, tas ir tas, par ko tev sevi ir jāuzsit uz pleca, ja tu vari to izdarīt, ja tu vari saņemt sevī visu spēku, visu iedvesmu, visu tavu iekšējo motivāciju un celties un iet tālāk. Tāpēc, ja tu zini kādu cilvēku, kuram arī šis viss varētu palīdzēt, droši aicini grupā, meditēsim kopā, jo man pašai ir tāda sajūta, es ceru, ka arī jums, ka šī meditāciju grupa ir tāds mazs gaismas avotiņš, mazs gaismas stariņš visumā. Bet viss jau sākās ar maziem gaismas stariņiem, vai ne? Tu jūties kā gaismas stariņš? Uzraksti, mīļais vai mīļā. Kā tu jūties? Godīgi. Jā vai nē? Ja jā, tad kā tas ir? Ja nē, tad kā tas ir? Jo, kā jau es teicu, ikviena mūsu ceļš ir ļoti, ļoti liela vērtība. Tu esi tieši tur, kur tev šobrīd ir jābūt. Ne soli atpakaļ, ne soli uz priekšu, bet tieši tur, kur tu esi gatavs būt, un tieši tur, kur tev ir jābūt. Jā, tas ir interesanti, ka es nekad neredzu tiešraides laikā jūsu komentārus. Es atkal, kamēr jūs rakstiet, aizskriešu līdz datoram, apskatīšos, vai viss notiek labi. Tā, redzu, ka viss ir kārtībā. Jautājumus tur pagaidām neredzēju. Nu ko, iesim meditācijā. Esi gatavs? Tātad, kā jau katru reizi pirms meditācijas atgādinu, paskaties, lai telefons tev ir uz kluso zvanu. Durvis ciet, neviens tevi netraucē, visi ir brīdināti. Paņem sedziņu, lai tev nav vēsi, jo, kad enerģijas skraida cauri, tad kādā mirklī varbūt sajūta, ka ir karsti, kādā sajūta, ka ir augsti. Tātad, lai tev ir, kur ieritināties, ierušināties, lai ir ērti, pussēdus, sēdus, guļus, atkarībā kā tev veselība ļauj. Vislabāk ir pussēdus vai sēdus ar kājām pie grīdas, daži sēž jogu pozā, ja tev tas ir iespējams, un tu vari tādā veidā atslēgties, un tavs ķermenis ļaus tev iet meditācijā, vari arī kādreiz tādu veidu izmēģināt. Labi, mīļie.
Ja esiet gatavi, tad iešu no ekrāna ārā, lai varu šūpoties svārstiņa ritmā un tad aizdancot kaut kur uz vienu vai otru pusi. Labi? Sagatavojies, apsēdies, atslābinies un zini, ka šodien būs ļoti mierīga plūsma. Šodien tu paskatīsies uz sevi, apkārt notiekošo pasauli no miera punkta. No punkta, kurā tu esi maza pasaules daļa. No punkta, kur tu esi visa pasaule. Aizver acis, sajūti, kā tavas pēdas pieskaras zemē. Dziļi un lēnām ieelpo caur degunu, ieelpo mieru, gaismu, siltumu un izelpo smagumu, stresu, spriedzi. Ieelpo gaismu, beznosacījumu mīlestību, smaidu, laimi un izelpo visu, kas tev šobrīd traucē, visu, kas tev neļauj atslābināties. Palaid to vaļā, palaid to projām, gaismā, jo tu esi šeit, tu satiksies ar savu dvēseli, tu satiksies ar savu augstāko es, un tu dosies nelielā ceļojumā. Tagad sajūti, kā tavas kājas saskarās ar zemi, un no tām aiziet skaistas saknes zemē līdz pat tās centram. Sajūti, kā māte zeme caur šīm saknēm sūta tev spēku, gaismu, absolūtu pieņemšanu, mīlestību. Sajūti, kā šī siltā plūsma ienāk tevī caur kājām un dodas lēnām uz augšu, uz iegurni, vēderu, ķermenis, pleci, rokas, uz galvu un caur galvas virsmu aiziet debesīs un savienojas ar Tēvu debesīs. Sajūti šos abus savienojumus ar kājām zemē, ar saknēm zemē un ar ķermeni, sajūtām, domām, mīlestības stīgām. Tu esi savienots ar debesīm, ar miljons
sīkiem pavadieniem, kur katrs ir mīlestības dzīpars, kur katrs ir kā kalnu strauts, avotiņš. Tu esi savienots ar taviem atbalsta spēkiem debesīs, kuri tevi vada, kuri tevi atbalsta, kuri tev katru mīļu mirkli sūta gaismu, mīlestību un apbrīnu par tavu izvēli nākt uz planētas Zeme. Tagad domās saki, es lūdzu savam augstākajam es, ved un vadi mani šajā ceļā, šajā meditācijā. Es aicinu būt klātesošus tikai tos spēkus, kuri mani vada manā dvēseles ceļā šeit uz zemes, kuri palīdz man. Es lūdzu savus eņģeļus un sargeņģeļus būt šodien šeit ar mani kopā, šajā meditācijā. Es lūdzu būt kontaktā vienīgi ar gaismas būtnēm, ar 100% dievišķu gaismu, un lai visas enerģijas, kuras nav 100% gaisma, uz šīs meditācijas laiku, lai pamet manu un visu klātesošo un visu šajā praksē esošo enerģētisko lauku. Es jūtu, kā gaismas spēku enerģijas ienāk manī. Katrai dvēselē ir tās pavadoņi uz zemes, skolotāji, kuri tieši šajos dzīves uzdevumos un brīžos pavada katru no mums. Tagad, kad tu esi savienojies ar saviem gaismas spēkiem, viņi ir šeit. Tu redzi arī savu augstāko es, kā nelielu gaismiņu vai siltumu, vai varbūt tu viņu vienkārši jūti, ka viņš ir šeit, priekšā tev un skatās acīs. Varbūt stāv blakus, iedevis roku, bet varbūt pienācis no aizmuguras un ar savām siltām rokām kā lakatu apklāj tev ap pleciem un savienojas ar tevi. Sajūti šo vienotību, tu un tavs augstākais es. Jūs esiet kopā, nedalāmi, vienoti. Tavs augstākais es tev saka, mīļais, es pieņemu pasauli, kāda tā ir, un tu pieņem pasauli, kāda tā ir. Tavs augstākais es tev apķeroties novada ļoti daudz siltas, zelta gaismas. Un arī no augšas tu jūti, kā tavi garīgie pavadoņi un augstākie spēki
tevī sūta milzīgu gaismas plūsmu, caurspīdīgu, baltu, zelta gaismu, kura piepilda tevi no galvas līdz kājām. Tu sajūties tādā kā bezsvara stāvoklī. Tu sajūties, ka tu esi viss viens. Tu esi savienojies gan ar māti zemi, gan ar tēvu debesīs, gan ar visu planētu zeme. Viss ir viens. Tu esi visums, un visums ir tevī. Un tu sajūti, kā tu lēnām šī bezsvara stāvoklī esi pacēlies mazu gabaliņu virs zemes. Tu smaidi, jo tā ir ārkārtīgi laba, silta sajūta. Tu saproti, ka tu vari visu, tev nav nekādu ierobežojumu. Tu pacelies vēl augstāk, un tu redzi savu caurspīdīgo zelta gaismā vizuļojošo ķermeni, kurš ceļās tieši tik augstu, cik tas vēlās, cik ir labi, komfortabli. Ja vēlies, vari celties tik augstu, ka zemi skati kā no liela attāluma mazu bumbiņu. Vienalga, vai tu esi 100 metrus virs zemes vai ļoti tālu. Paskaties, ko tu redzi. Varbūt tu redzi mežu vai no liela attāluma lielu zaļu plankumu uz planētas Zeme. Varbūt tu redzi okeānu, viļņus, dažādās krāsas. Ja tu esi ļoti tālu, tu redzi lielu zilu gabalu. Varbūt tu redzi smiltis, daudz smilšu. Tu esi tuksnesī, 100 metrus virs tuksneša. Ja tu esi ļoti tālu, tu redzi brūnu, bēšu, lielu apgabalu. Varbūt tu redzi daudz kastītes, krāsainas, jumtus, logus. Ja tu esi 100 metrus virs zemes, tu redzi, ka tā ir pilsēta vai ciemats vai māja meža vidū. No liela attāluma tas ir neliels laukums, krāsains, kurš aizņem salīdzinoši nelielu daļu zemeslodes. Un tu skaties
uz māti zemi un to, kas atrodas uz tās virsas, mēži, ūdeņi, smiltis, pilsētas, ledi. Tu redzi ļoti daudz ko. Ja tev ir interese, kas tur ir uz priekšu, droši lido uz priekšu, jo tu vari uzņemt jebkuru ātrumu. Tu vari brīvi mainīt jebkuru augstumu, kādā tu esi. Paskaties uz māti zemi no turienes, kur tu vēlies paskatīties. Vai tu redzi, cik tā ir skaista? Vai tu redzi, cik harmoniski ir izveidota planēta Zeme ar sauszemi, kalniem, lejām, ūdeņiem un lieliem okeāniem, kā mākslas darbs. Paskaties labi, ko tu tagad redzi. Pilsētas. Ja vēlies, vari pietuvoties, lai redzētu labāk, bet vari arī palikt lielākā attālumā. Tu skaties uz šiem pilsētām un tu redzi straumītes. Paskaties tuvāk, kas tās pa straumītēm, tās ir ielas, mašīnu plūsma, cilvēku plūsmas, visi kaut kur iet, skrien, brauc, traucās. Visiem šķiet, ka tas ir svarīgi, ka jānokļūst no viena punkta otrā, tieši tur un tieši tad, jo tas ir vissvarīgākais, kas var būt tajā brīdī. Bet tu skaties no sava skatu punkta, no augšas, un tu smaidi. Tev gribās apklāt visu zemi un pateikt, ka tā ir ilūzija, ka tev šķiet, ka tev šodien kaut kur ir jāskrien, kaut kas jāpaspēj, tieši tagad jāizdara, jo tu, kas atrodies savā gaismas ķermenī, tu šobrīd esi absolūta gaisma. Tu šobrīd esi tīra dvēsele, apvienojusies ar savu augstāko es. Tevī ir ielijusi visa gudrība no tava augstākā es. Tevī ir ielijusi visa mīlestība un pieņemšana no tavas dvēseles. Un tu sevi sajūti kā augstāku būtni, kura visu redz no šīs dvēseles un augstākā es skatu punkta. Un tu
mīlestības pilnām acīm raugies tagad uz pasauli, varbūt uz kādu konkrētu vietu, cilvēkiem, situāciju, notikumu, notikušu sarunu. Tu skaties uz to no tā punkta, no absolūtas mīlestības un gaismas punkta, kurā tu esi. Un tu saki tai situācijai, bez vārdiem saki, varbūt. Tam visam nav nekādas nozīmes. Jūs domājat par daudz uz zemes. Jūs uztraucieties par daudz un ne par to, kas patiešām ir svarīgs katrai jūsu dvēselē, ko patiešām jums katram saka jūsu augstākie es. Nolieciet malā savu skriešanu, savu ikdienu. Nolieciet malā savas rūpes un atcerieties, ka katrs no jums ir šī dievišķā gaisma, ka katrs no jums ir visums, absolūts un Dievs. Ka Dievs ir nevis jums tālu debesīs, bet jūs katrs uz planētas Zeme esiet Dievs. Jums ir dievišķā daļa, augstākais es nepārtraukti kopā ar jums. Sajūtiet, noticiet. Un uz mirkli iedomājies, ka visi cilvēki, daudzie miljardi cilvēku, ir sastājušies, sadavušies rokās un pāri planētai Zeme ir apļi, daudz apļi, kur cilvēki ir sastājušies rokās un caur šiem apļiem iet milzīga mīlestības enerģija. Kā tādi vadiņi, un tā skrien cauri uz riņķi vien, cauri visiem šiem milzīgajiem apļiem un ar katru nākamo mīlestības viļņa skrējienu cauri apļiem. Šie cilvēki piepildās ar vien vairāk ar gaismu, mīlestību, sāk smaidīt, sāk starot. Tu redzi, kā izzūd jebkādas atšķirības starp cilvēkiem. Tu redzi, kā visi kļūst ar vien līdzīgāki, vienādāki, pazūd atšķirības, domstarpības, pazūd viss tas, kas traucē. Līdz tu sajūti vienā brīdī, ka visas dzīves būtnes savienojas vienā lielā, skaistā gaismas būtnē, kurai iekšā pulsē sirdspoksti, kuri izstaro augstāko iespējamo mīlestības frekvenci.
pateicības frekvenci sev par šo sapratni un augstākiem spēkiem par šo dāvināto iespēju šo sajust un saprast. Un tu saproti šī brīdī, ka arī tu esi šīs gaismas būtnes daļa. Tu skaidri sajūti, ka mēs visi esam viens. Mēs visi esam gaisma. Visi esam mīlestība. Mūžīga, bez nosacījuma. Mīlestība. Pāresi šajā sajūtā. Gaisma, mīlestība, siltums, pieņemšana, piedošana, pateicība, cieņa, bezgalīga mīlestība. Un kad tu esi sajūties pa īstam šajā, tad saki sev, ka tu paņem šo sajūtu sev līdzi savos zemes ceļos, savās ikdienas gaitās, šodien un uz visiem laikiem. Jo tieši ar šo sajūtu, ejot pa planētu Zemi, sperot katru soli, tu jūties patiesi, ka viss ir viens, viss ir gaisma un viss ir mīlestība. Tu paņem šo sajūtu rokās un ieliec sev sirdī vai īpašā kabatiņā vai somā. Noglabā tur, kur tu varēsi to paņemt katru mīļu mirkli, kad tev radīsies tāda vajadzība. Tagad saki paldies augstākiem spēkiem un taviem garīgiem pavadoņiem par šo burvīgo ceļojumu, pieredzi, par to visu, ko tu redzēji, sajuti šīs meditācijas laikā. Sajūti, kā tu lēnām atgriezies savā vietā, savā krēslā, savā istabā un saki paldies savam augstākajam es par šo brīnišķīgo pieredzi, savai dvēselē, par šo milzīgo mīlestības siltuma devu, kuru tu saņēmi. Saki visiem saviem pavadoņiem un spēkiem milzīgu, milzīgu paldies, ka viņi tev ļāva piedzīvot, saprast sevi, sajust sevi un ieraudzīt pasauli no cita skatu punkta,
ieraudzīt, sajust, savienoties. Un tagad tu skaidri zini, ko nozīmē. Mēs visi esam viens. Un ko nozīmē es esmu gaisma. Pasaki paldies. Pasaki paldies par to, ka tu tagad šo visu esi piedzīvojis, sapratis un izdzīvojis. Un tagad lēnām sajūtās nāc atpakaļ, sajūti kājas pie zemes, pakustini tās, sajūti rokas, ieelpo dziļi, pakustini galvu, un kad esi gatavs, lēnām ver acis vaļā, jo šī meditācija ir beigusies un tu esi atpakaļ. Kā tu jūties? Šī bija brīnišķīga meditācija. Arī es kopā ar tevi atrados tālu virs zemes, virs planētas Zeme. Esmu ļoti pateicīga augstākiem spēkiem par šo skaisto ceļojumu, par šo sajūtu, kura mums tika novadīta, iedota, uzdāvināta. Jo mēs tik bieži esam dzirdējuši, lasījuši, mēs visi esam viens, mēs katrs esam gaisma. Bet ne katram izdodās to sajust, kur nu vēl saprast, jo sajust ir pirmais solis ceļā uz saprast, vai ne? Reizēm nemaz nav svarīgi kaut ko saprast. Ir svarīgi sajust, jo šīs sajūtas runā 100-kārt spēcīgāk par dažādiem loģikas argumentiem, prāta veidotiem teikumiem, vai ne? Padalies, mīļais, vai gan meitenes, gan kungi, kas šajā meditācijā ir gājuši šodien, kā jums izdevās? Vai izdevās aizlidot, izdevās sajust? Un kādas sajūtas ir tagad? Varbūt no rīta atrakstiet, kāds bija naktsmiers. Varbūt redzēsiet kādu skaistu sapni tieši jums adresētu. Tieši jums, jūsu situācijai atbilstošu. Tad uzrakstiet no rīta, kad pamodīsieties vai kad būs laiks. Es ļoti, ļoti gaidīšu, labi? Labi, mīļie draugi. Es jūs bezgalīgi mīlu un priecājos ar jums kopā otrdienās atnākt, ieslēgt kameru un vienkārši būt, cik tagad ir pulkstenis, kādas 50 minūtes kopā, augam kopā, nesam gaismu kopā, tīrāmies kopā,
ejam šo ceļu kopā, jo kopā vieglāk. Tāpat jau liels darbs tev pašam ar sevi būs jādara, bet meditēt kopā ir grupas lauks. Un mūsu grupas lauks ir burvīgs. Tā. Līdz nākamajai reizei.